pirms dažiem gadiem pirkām cepeškrāsni vienā no 2 lielajiem elektronikas un mājas preču veikaliem, kas atrodas Latvijā, Rīgā. Un pērkot to cepeškrāsni, mums tika piedāvāta pagarinātā garantija, kuru pēc manām domām man viņu nevajag. Man tāds sajūta, ka 2 gadi arī pietiek, un ja ir kaut kādas problēmas ražotājiem vai precei, parasti tas parādās pirmajos mēnešos, ja tas ir brāķis vai kā, tas parādās diezgan ātri. Lūk, kaut kādas reizes 2 viņi laikam mēģināja, vai pat 3. Vai tiešām jums nevajag, jo ziniet, mūsdienās vairs neražo tik ilgmūžīgas preces, un viņa nav tik laba, viņa lūzīs. Un to pirmo reizi es tā noklusēju, kaut kā man bija viena doma, ko viņai uzprasīt, tai pārdevējai toreiz, konsultantei. Lūk, mēs tur vienkārši tā kā atkratījāmies, jo tā pagarinātā garantija maksāja apmēram uz 2 gadiem papildus, ja es nemaldos, kaut kā 25 vai pat 30, šķiet 25% no tās cepeškrāsnes vērtības, kas kaut kādi vērtība bija laikam ap, es neatceros vairs, tie bija kaut kādi 400-500 eiro. Tā pagarinātā garantija bija 100 vai tur nedaudz pāri 100. Jo man likās, nav vārds tādu naudu maksāt, man 2 gadi jau ir. Un tā kaut kā. Tagad paiet vēl kādi, neatceros, 2 gadi. Braucām pirkt televizoru vienai radiniecei, ģimenes loceklim. Un tas bija savukārt vēl vienā citā veikalā. Nē, tas bija tajā pašā veikalā, pareizi atceros. Tajā pašā veikalā, kur mēs pirkām to cepeškrāsni. Lūk, un citi pārdevēji gan bija, vai pārdevējs, es vairs neatceros, vai viņi tur bija 2. Var sakot, atkal tiek piedāvāta tā pagarinātā garantija. Es saprotu, ka tas ir tāds labs upsell, tāds veikalam papildus ienākuma avots. Bet, mēs tā kā laipni atsakamies pirmo reizi, ka nevajag, paldies, nē. Un viņi atkal sāk to pašu veco, viņiem laikam ir iemācīts tajos apmācībās, pārdevēja apmācībās tā mantra, ka tās preces tur tūlītās lūzīs, juks un bruks. Un tad es tā kā domāju, šoreiz gan es pateikšu, tad es prasu. Tad jūs gribat teikt, ka mums nevajadzētu pirkt to mantu jūsu veikalā, ja tā ir slikta kvalitāte. Un tad viņiem bija tāds šoks, mutes ciet un nezināja, ko atbildēt. Viņi tādi, nē, viss kārtībā un vairāk tad neuzmācās. Kāpēc es šo visu saku, ka tad, kad tie menedžeri vai kas tur apmācīja tos savus pārdevējus, vai viņi nebija padomājuši tādu momentu, jo cilvēki, tie pārdevēji, viņiem nebija ko atbildēt, viņi bija pilnīgi apjukuši. To mantru, ka tās preces ir sliktas un vajag pirkt pagarināto garantiju, viņi bija iemācījušies ļoti labi un tā pārliecinoši. Bet tad, kad viņiem uzprasīja tādu jautājumu, kas viņus iedzen tādā kā stūrī, tad viņiem īsti tur nebija ko atbildēt. Nezinu. Jā, bet par tām pagarinātajām garantijām. Manā dzīvē man šķiet, ka man nav bijusi vajadzība to darīt. Man šķiet, ka nav bijusi vajadzība. Īsti es neredzu jēgu tam visam. Iespējams kaut kādām mantām, ko tu tur no rīta līdz vakaram lieto, kas nav paredzēts profesionāli, bet šobrīd man ir grūti iedomāties. Vēl te nesen pirkām saldējumu mašīnu pirms dažiem mēnešiem. Un mums atkal piedāvāja to pagarināto garantiju vienu reizi.
piedāvā, tu pasaki paldies. Nē, un viņi arī neuzmācās. Bet tā cena arī tāda garantija. Man šķiet, ka 30% pat bija jāmaksā klāt pa 2 gadiem. Man liekas, absolūti neadekvāta tā maksa. 10% es vēl izskatītu. Lūk, kas vēl par tām pagarinātajām garantijām? Tātad, pirmais, ja jūs nevēlaties vienkārši tā arī sakat, tas ir tiem, kam varbūt tās ir grūti atteikt, jo bieži vien tie pārdevēji, viņi jūt cilvēku kā psiholoģiju bišķiņ, un viņi apmēram jūt, kurš varētu būt upuris, un viņu caps un paņemt savos tīklos. Vienkārši atsakaties, un ja jums vēl vairāk uzmācās, tad jūs varat uzdot viņiem jautājumu, vai tā prece tiešām ir tik slikta, ka jūs neesat pārliecināti par tās kvalitāti un zinat, ka viņi jau šobrīd startā, ka viņi nekalpos ilgi. Varbūt man iet uz citu veikalu, pavērojiet viņu reakciju. Un kāpēc vispār tās garantijas pārdod? Veikalniekiem tā ir papildus peļņa, jo viņi zina, ka, piemēram, no 100 cilvēkiem, kuri ir nopirkuši tās pagarinātās garantijas, varbūt 1 vai 2 vai 3 viņas izmantos kaut kādā brīdī. Precēm māc būt brāķis tik tiešām, bet tam jāparādās ātrāk. Līdz ar to, ja tas parādās ātrāk, veikalnieks jau pagarinātās garantijas, to visu peļņu ieliek sev kabatā un apmaina to preci pret jaunu vai salabo. Tāpēc, ka preces izplatītājs, ražotājs, viņam ir arī jādod garantija. Tā ir garantija, ko viņš dod tam pārdevējam. Teiksim tā, veikalnieks paņem no jums salauzto datoru, aizved tam izplatītājam, un izplatītājs tālāk iedod vietā jaunu, un to salauzto aizved ražotājam. Ražotājs kompensē. Ražotājs uzņemās tos visus riskus sākumā. Bet tās summas ir neadekvāti augstas manā skatījumā. Tā kaut kā ienāca man prātā. Tagad viņu nav tik agresīvi tie pārdevēji, bet vien brīdi bija laiks, kad uzmācās kā mušas virsū. Grūti bija atkratīties. Tā kaut kā. Varbūt jums ir kāds stāsts, kaut kāds stāsts un kaut kādas atmiņas par to. Un kā jūs no tā viss tiekat vaļā, ja jūs pārkat, es nezinu. Padalāties, ja jums ir interesanti. Paldies, ka skatījāties!